Reizeknes novada Lūznavas pagastā turpinās 20. gadsimta sākumā celtās Lūznavas muižas ēkas renovācijas darbi. Kopš būvdarbu sākuma paspēts nostiprināt jumta nesošās konstrukcijas, uzlikt jaunu jumta segumu, atjaunot izdrupušos ķieģeļus ēkas fasādē, sakārtot cokolstāvu, pabeigt inženiertīklu izveidi un restaurēt lielāko daļu logu. Šobrīd notiek aktīvs darbs muižas iekštelpās. Iekšēji apdars darbi. Pārsvarā tapešu līmēšana, griestu krāsošana, norit jau tas viss, bet tikai vēl diezgan ko darīt ir. Tāpat logi durvis arī ir jāpabeidz. Lūznavas muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tāpēc renovācijas darbi tiek veikti, ievērojot visas kultūrvēsturiska pieminekļa atjaunošanas prasības, pēc iespējas saglabājot senlaicīgo noskaņu. Ārējās daļas, terases, tur visi tie lāseņi un tādas lietas, visas margas kāpnes mums ir autentiski, mums saglabāts, daļa tikai rekonstruēta. Vēl mums paliek arī lielā zāle, jā. Tā mums ir faktiski uz autentiskuma pamata, visi paneļi mums ir pārlasīti no jauna, vecie glābti, cik jau var, un protams, ka durvis, viss, faktiski iekšējais interjers ir pamainās, bet, teiksim, āra daļa vispār mums ir saglabāta tāda, kāda viņa ir bijusi, jā. Līdz ar to, cenšamies saglābt, ko var. Kristaps Kaļva stāsta, ka vēsturiskā muiža ir viens no interesantākajiem objektiem, kurā viņam kā būvdarbu vadītājam sanācis strādāt. Turklāt no 100-gadīgās ēkas celtniekiem būtu ko pamācīties arī mūsdienu būvniekiem. Izņemot logus ārā, mēs atklājām to, ka muižā joprojām funkcionē dabīgā ventilācija. Respektīvi, tā bija veidota jau tad, kad viņa tika celta. Faktiski tā bez visādiem piespiedus ventilatoriem, bez nekā, vienkārši ēka pati pa sevi elpoja, un tāpēc viņa ir saglabājusies faktiski līdz šim brīdim tādā stāvoklī. Atjaunotajā Lūznavas muižā būs teju 40 dažādas telpas, lielā zāle, kā arī kapela ar atsevišķu ieeju. Paredzēts, ka muižā ko darīt būs gan lieliem, gan maziem. Lūznavas muiža tiek plānota kā sajieta nams, un kurā telpas atradīs daudzas radošās darbnīcas. Gan mākslas, gan fotopulciņi, gan deju pulciņi, gan keramikas pulciņi. Protams, kas laika gaitā radīsies, pēc kā būs nepieciešamība. Atceroties ēkas kādreizējo skaistumu, tās atzimšanu gaida arī vietējie iedzīvotāji. Tad, kad bija skola, ļoti daudz turistu bija. Pa grupiņām, pa ģimenēm, pa mazākiem, lielākiem autobusiem brauca visu laiku. Un mums prasīja pastāstīt un parādīt. Tas ir lepnums pirmkārt, jā, jo Lūznavas pils, tas jau tā skan lepni, un visu laiku mums gribējās viņu atjaunot, uzturēt un kaut ko sakopt un sastādīt puķes. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Reizeknes novada pašvaldības finansēto muižas renovācijas projektu plānots pabeigt līdz decembra beigām, lai jau nākamgad greznā jūgenstila pērli varētu uzņemt pirmos ciemiņus.